Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pavisam nedaudz atpakaļ mēs skatījām kārtējos budžeta grozījumus un virkni pavadošo likumu. Koalīcija vienoti lūdza izslēgt no budžeta paketes 3 sociālās jomas likumus. Valdības pārstāvi, pozīcijas kolēģi to motivēja, ka nedrīkst darīt ar vārdiem, ka tas jau ir pārējais laikam tikai. Tātad, pagarinot termiņu tā sauktajam ierobežojumu jumta likumam, kā tas ir iegājies šobrīd leksikā, tika teikts, ka būs vēl papildus tikai 2 gadi uz virkni sociālo pabalstu ierobežojumiem. Ko mēs redzam šodien? Mēs redzam šodien, ka tie ir bijuši meli. Tas pilnīgi skaidri un precīzi redzams, it kā nevainīgi piedāvātā likuma projektu 1. un 2. pantā, skaitļus 100 aizstājot ar skaitli 80. Te vairs neiet runa ne par kādu pagaida regulējumu. Šeit, kolēģi, neiet vairs runa par to, kad 13. un 14. gadā īslaicīgi vēl uz papildus 2 gadiem tiks ierobežot maternitātes un citi sociālie pabalsti. Valdība skaidri un gaiši plāno iedibināt to uz mūžiem. Es nekādā veidā to nevaru atbalstīt. Es esmu pārliecināts, ka arī mani kolēģi, daudzi no opozīcijas un iespējams arī no pozīcijas to saprot. Kas ir? Es pakavēšos pie viena no pabalstiem, pie maternitātes pabalsta, kurš ir vienreizējs pabalsts. Jo zem vārda, citreiz vārdiem, gribētos teikt daļai arī svešvārdu maternitātes pabalsta, kas tad ir paslēpts. Maternitātes pabalsts ir pabalsts, ko saņem sieviete par grūtniecības 56, un, ja viņa ir laicīgi stājusies grūtniecības uzskaitē, vēl papildus 14 dienām. Tātad maksimums tās ir 70 dienas par grūtniecības pēdējām 70 dienām. Un dzemdību atvaļinājumu, kas veiksmīgu dzemdību gadījumā ir 56 dienas, ja ir bijuši kādi sarežģījumi ar mazuļu nākšanu pasaulē, tās ir vēl 14 dienas. Tātad maksimums 2 reizes pa 70 dienām. Un viss. Tas ir maternitātes pabalsta periods. Latvija tieši tāpatām, kā to bija izdarījusi gan Igaunija, gan Lietuva, bija dibinājusi vienādu kārtību, ka maternitātes pabalsts bija 100% apmērā no veiktajām bruto algas iemaksām. Jā, šajās 2 reizes pa 70 dienām sievietes saņēma maternitātes pabalstu, kas bija lielāks faktiski uz rokas saņemto algu pēdējo 70 dienu laikā. Un Latvija, diemžēl, ir vienīgā valsts šobrīd, kas šo principu lauž. Ne Igaunija, ne Lietuva nav uzdrošinājušās pieskarties šo tik svarīgo sievietei dzīves dienu kompensāciju naudas veidā, kas ir saistīta ar mazuļa nākšanu pasaulē un māmiņas pienākumu uzņemšanos pret bērnu. Igaunija turpina saglabāt 100%, un Lietuva dara to pašu. Un man ir tad jautājums par to liekulību, kas valda šobrīd, runājot par milzīgu uzmanību demogrāfijas problēmām. Visās komisijās, krustu šķērsi šobrīd tiek inicēti jautājumi par demogrāfijas lomu un vajadzību. Tiek spriests par iespējamo cilvēku skaitu Latvijā un tā tālāk. Rīkotas konferences un demogrāfijas padomes un tā tālāk. Šeit ir brīdis, kad jūs ar savu balsojumu varat pateikt, vai valdība dara pareizi vai nepareizi. Kad jūs varat ar savu balsojumu dot novērtējumu, vai tiešām mēs taisamies uz mūžiem iedibināt kārtību, kāda nav nekur vistuvākajā apkārtnē.
Es aicinu ar šodienas balsojumu, ar savu attieksmi, noraidot šo valdības likuma projektu kā neatbilstošu Latvijas tautas interesēm, parādīt savu patieso attieksmi pret bērniem, pret jaunajām māmiņām. Es balsošu pret.